Ko es gribu izdarīt šodien? Es pirms jums gribu izstāstīt kaut ko svarīgu, jo ļoti daudz cilvēku, tas ir labi, tā kā pamazām sāk vairāk interesēties par demogrāfiju, viņi izlasa kādu rakstu, viņi ierauga, teiksim, to statistiku, ko mēs arī nopublicējām, ja, to sumāro dzimstības rādītāju, kas 23. gadā Latvijā ir 1,34, ja, viņš ir ļoti, ļoti slikts. Tad viņi ļoti satraucās un meklē to virzienu, kā par to domāt, kāda būtu tā pareizā atbilde un tā, ja. Un tad es mēģināšu parādīt dažas lietas šovakar, par kurām šobrīd ir pētnieku konsenss pasaulē. Jā, tieši saistībā ar to dzimstības krīzi un viņas cēloņiem. Tad es pirms mēģināšu jums kaut ko parādīt, un tad būs tāds īsāks komentārs no manas puses. Ja? Tā. Tātad, kā jūs zināt, ja? Jūs visu laiku sadursieties ar to mistisko skaitli, sumāram dzimstības koeficientam ir jābūt vismaz 2,1 bērnam uz sievieti. Ja? Tad drusciņi vairāk vidēji, kā 2 bērniem ir jāpiedzimst sievietei. Ja? Un tad mēs panākam ko? Ja? Tā sauktajā dzimstības piramīdā, tas vārds pats par sevi ir zīmīgs, ironisks. Ja? Piramīdai vajadzētu būt šādai. Dzimstības piramīdai, iedzīvotāju piramīdai, ja, kad zīdaiņu apakšā ir visvairāk, 100-gadīgi cilvēku vismazāk. Ja. Šitā ir tā piramīda, kas nozīmē augošu populāciju. Latvijai vajadzētu kaut ko šādu. Latviešu piedzimst vairāk nekā nomirst. Mēs par to pat nespējam īsti runāt. Ja. Mēs runājam par to 2,1 sumāro dzimstības koeficientu, kas būtu stumbrs. Sumārais dzimstības koeficients nodrošinātu šādu dzimstības piramīdu, kurā, teiksim, 60 gadu vecu cilvēku ir apmēram tikpat daudz, cik 6 gadu vecu, 40 gadu vecu tikpat apmēram cik 4, un 10 gadu vecu bērnu apmēram tikpat cik zīdaiņu. Ja? Un viņš šāds nav, viņi ir šitādi, ja? Viņi mums gāžās. Jums vajadzētu panākt šo. Es jums mēģināšu parādīt, ka tas ir ļoti grūti pašreizējos apstākļos panākams, bet vajadzētu vispirms saprast, ko tas nozīmē, ko tas reāli nozīmēs sumārais dzimstības koeficients 2,1 bērns uz sievieti. Ja? Tātad, mēs vispār ļoti labi zinām, kāds Eiropā, dažādās Eiropas rietumu valstīs 20. gadsimtā, tur, kur ir bijis 2,1, mēs zinām, kāds tas sadalījums ir. Tātad mēs zinām pēc ASV, mēs zinām pēc Lielbritānijas, mēs zinām pēc Bulgārijas vēl 80. gados. Mēs zinām, kā 20. gadsimtā modernā sabiedrībā viņš sadalās. Ja, es tagad mēģināšu viņu parādīt. Tātad, kas man ir? Man ir 10 kastītes. Es ceru, ka jūs redzat. Katra kastīte būtu, protams, nopaļojot. Ja, 10% sieviešu. Ja, tātad kopā 100. Un tas sadalījums ir šāds. 2, 3, 4. Tātad kopā es ieliku 21. Tātad aptuveni 50% pusēji. Ja? 50% sieviešu ir divi bērni. Un te ir šitais man jānoliek maliņā. Ja? Tā man jānoliek tā maliņā. Es te nolieku pāri pirkstu. 15% sieviešu ir 1 bērns. Te 5% paliek. 5% sieviešu nav neviena. Tā tas bija 80. gados Bulgārijā, kā tā tas bija 70. gadu sākumā Francijā, daudzās Āzijas zemēs. Ja? Tikai 5% sievietes pabeidz reproduktīvo laika posmu savā dzīvē bez bērniem. Es atgriezīšos pie tāds ļoti svarīgi. Ja? Un šis ir tāds jauks skaitlis. Ja? Daudz bērnu māmiņas ir, kurām ir 3. Ja? Te varētu būt vēl viens vairāk, 4. Ja? Ir 30%. Tātad šitā ir tā reālā bezbērnotība, es teiktu, veselīgā sabiedrībā. Ja? 5% sieviešu nav bērnu. Tad kas ir tajos 5%? Aptuveni kādi 3, ne vairāk ir reālā, ko sauc par primāro neauglību, ka sieviete vienkārši viņai nevar būt bērnu. Tad tur iespējams ir, agrāk bija, ja, tur iespējams ir ļoti izteikta homoseksuāla tendence, un tā, ka sievietei visu dzīvi
visu dzīvi nav attiecību pretējo dzimumu, viņi to nevēlas, nespēja, vēl kaut kāda tāda veida lietas. Ja? Bet principā tas skaitlis ir objektīvi, teiksim tā, normālā sabiedrībā viņš ir ļoti mazs, veselīgā sabiedrībā viņš ir ļoti mazs. Normāli ir tā, ka sievietēm visā reproduktīvajā dzīves posmā, ja, nu skaitīsim no 18 gadi līdz 45, viņām ir attiecības ar pretējo dzimumu, varbūt ir vairāk cilvēku pēc kārtas, bet šajās attiecībās rodās bērni. Ja? Un tad vidēji ir 2. Tā, tas ir mans pirmais, ja? Šo jūs piefiksējāt tagad. Mums ir dati. Mums ir dati, paldies Alīnai Ozoliņai, kura viņas palīdzēja apkopot, izgūt no statistikas pārbaudes. Mums ir dati par šādu līdzīgu sadalījumu sievietēm vecumā no 40 līdz 44, respektīvi par 2023. gadu. Ja, mēs zinām, kā sadalās tas, cik viņām ir daudz bērnu. Es tad parādīšu to. 2. Nē, šitā. Jā, tā vajadzētu sanāk, ka ir 17. Tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja? Tas ir dzimstības rādītājs 1,7. Tās ir sievietes, kurām ir 40 līdz 44 gadi. Ko tas nozīmē, ka viņas faktiski ir noslēgušas. Ja? Viņām visdrīzāk vairāk nebūs. Ja? Tas ir reproduktīvā dzīves posma beigas. Te mēs redzam jau lūko, kas notiek arī jau šajā paaudzē. Ja? Te ir 15%. 15% bērnu, 15% sievietēm nav bērnu. Šis aug. Ja? Un tad pārējais sadalās diezgan līdzīgi. Ja? Ir 1 bērns, visvairāk ir 2, pa vidu 40%, ja? Un tad ir 3. Mēs zinām tendenci, ja? Šīs sievietes, kurām ir pār 40, ja? Mēs zinām to tendenci jaunākā paaudzē, un tendence ir, ka bezbērnotība, būšana bez bērniem strauji, ārkārtīgi strauji pieaug. Šī tendence visā pasaulē, ieskaitot Latviju. Ja? Un tas atklājas tajā sumārajā dzimstības rādītājā. Tagad Latvijas dzimstības rādītājs ir 1,34 2023. gadā. Es jums parādītu, kā tas izskatītos, ja būtu drusciņi labāks, 1,4, ņemot vērā tos datus, kas ir no citām zemēm. Ja? Tā bezbērnotība ir 30%. Es tikai ņemu ārā, ja es neko nelieku klāt. Tātad šitā. Tātad man vajadzētu būt 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Ja? 30% sieviešu noslēdz auglības posmu bez bērniem. Ja? Un tā problēma ir, ka jūs redzat, kas notiek. Ja? Tās pārējās sievietes, kurām ir bērni, viņas nevar kompensēt, ja? Jo viņām sadalās tāpatās. Ja? Tas ir tā, ka viņām ir lielākai daļai tikai 2. Respektīvi, ja? Šitie paliek rokās. Ja mēs viņus būtu, teiksim, dažās valstīs, piemēram, Somijā, ja, ir teiksim, tādas minoritāras kopas, visdrīzāk izteikti reliģiskas. Ja? Somijā ir luterāņi, ja? Tradicionālisti, viņiem ir ļoti daudz bērnu. Tad dažās zemēs te ir ļoti jauki, kad var te gandrīz pielikt. Bet parasti nav tā, ka ir 10% sievietēm 4 bērni vai 5. Nav tā. Ir tā reliģiskā minoritāte, mēs viņu redzam, viņa ir ļoti interesanti, bet viņa nav katra 10. sieviete. Ja? Tad man šitas viss man paliek rokā, viņu nav kur salikt. Tā. Un ir tendence šiem rādītājiem kļūt vēl sliktākiem. Ja? Un, ko es gribēju tad to pirmo atziņu jums pateikt, ka arī Latvijā, ja, paldies Alīnai Trējai, kas to uzsvēra, mums ir savā ziņā arī taktiski pareizi. Ja? Tātad stratēģija strādāt, mums vajag pacelt, mums vajag šo, ja, lai mēs viņus varam salikt. Mēs mēģinām strādāt uz tām sievietēm, kurām jau ir bērni. Ja? Un tas būtu milzīgs panākums, ja mēs daļai no tām, kurām ir 3, ja, panākam, ka ir 4, ja, vai kam ir 2, lai būtu 3. Ja, ka mēs te kaut ko vēl varam salikt. Ja. Kāpēc mēs strādājam uz tām sievietēm? Tāpēc, ka tas ir vieglāk, jo tās ir sievietes, kuras jau saprot bērnu kā fundamentālu labumu.
ja, un, teiksim, ģimenē jau ir 2 bērni, šos cilvēkus var pastimulēt, ja, radiet 3. Ja, bet pants pamatvēstījums ir, ka šī puse, bezbērnotība, augošā bezbērnotība, ir pirmkārt statistiski nozīmīgāks faktors, otrkārt, ārkārtīgi grūti tur būs kaut ko uzlabot. Jūs mēģināt uzrunāt cilvēkus, kuriem nav bērni, kur bieži vien apgalvo, ka viņi nevēlas, nespēj, nevarēs, ja? Tur ir arī tāda komunikācijas, un viņi īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Tā, es tagad vēl kaut ko jums gribu parādīt. Mums ir dati par citām zemēm bezbērnotību šodien. Ja? Tātad ASV ir 30%, 32%, ja? Bet viņiem te ir drusciņi vairāk. Viņiem bija šitie pārējie, te vēl kaut ko var palikt klāt, ja? Bet viņiem ir arī 32%. Dienvidkorejā 45%, tas ir šādi. Ja? 45% sieviešu nav bērnu. Ja? Nu, kā strādāt ar demogrāfiju vispār? Ja, tā, ja, kā tās pārējās sievietes var kompensēt to. Lielbritānija, kurā skaitās pat diezgan labi rādītāji, viņiem arī ir pār pa 30, viņi virzās uz 40. Kaimiņu valstu tendence un citu zemes tendences, ja Latvijā viņš nav tik slikts, ja, bet viņš kļūs sliktāks. Un tad es varbūt gribētu dažus tādus konkrētākus pierādījumus tam. Ja. 2019. gadā amerikāņu multinacionālā investīcija banka un finansiālo pakalpojumu sniedzējs Morgan Stanley sadarbībā ar ASV statistikas biroju veic pētījumu, kas saucās She Economics. She kā viņa, angliski economics kā otrā daļa no economics. Ja. Un tad viņi analizē lielu datu apjomu, lai skatītos uz Ameriku. Un es uzsveru, Amerikas dzimstības rādītājs šobrīd ir labāks nekā Latvijas. Ja? Viņi rūk, bet lēnāk. Viņu ir daudz. Ja? Tad šajā pētījumā paredzēts, ka 2030. gadā 45% sieviešu vecumā no 25 līdz 44 gadi būs neprecējušās un bez dzīves biedra. Single. Ja? Tad, tas ir tāds pētījums, kas Morgan Stanley mājaslapā tiek nopublicēts kā ļoti optimistisks, dzīvespriecīgs raksts, kas ir par to, kā sievietes ienāk darba tirgu un cik brīnišķīgi tas ir. Beidzot tiek novērsta ienākuma atšķirība. Ja? Dzimumi beidzot ir vienlīdzīgi. Sievietes daudzās jomās, konstatē investīciju banķieri, kļūst par ekonomikas dzinējspēku. Būtiski pieaudzis sieviešu īpatsvars vadošos amatos, uzņēmumos lielāka daudzveidības. Šīs sievietes turklāt ir augsti izglītotas, mērķtiecīgas un spējīgas. Ja? Jūs tātad tiek noplicēts raksts, bet jūs neredzat to, tur nav tā cita skatījuma uz to, cik bīstami tas ir. Ja? Tātad 45% sieviešu 40 gadu vecumā ir bez partnera. Kas nozīmē, tad viņas nav precējušas, viņas nevienu nedzīvo kopā. Ja? Tad viņām visdrīzāk nav bērni. Tur nebija par bērniem, bet viņiem visdrīzāk nav un drīzumā nebūs. Jo viņas strādā ar pilnu jaudu kā ekonomikas dzinējspējas. Un viņām jau ir 40 gadi. Par tiem 40 gadi es gribu uzreiz mēģināt nolikt malā to argumentu, ko man arī cilvēki, ar kuriem esmu par šo runājusi, ir teikuši, kā, bet piedzimst taču ļoti daudz bērnu sievietēm pēc 40 gadu vecuma. Tāda, piemēram, netrūkst, viņi ir aprakstīti presē un tā tālāk. Jā, tā ir tiesa. Pirmo dzemdību skaits un vispār dzemdību skaits sievietēm vecumā pēc 40 gadiem pieaug un pieaugs vēl. Tas ir redzams, jā. Bet šis kopējais skaitlis statistiski ir ļoti mazs, un viņš neko mūsu kastītēs nemainīs. ASV dati turpat laikā no 22. līdz 2022. gadam tikai 3,6% bērnu piedzimst sievietēm, kas ir vecāks par 40 gadiem. Un mēs arī zinām, kāpēc tas tā ir. Sievietes auglība, viņas spēja dabiski ieņemt bērnu diezgan strauji samazinās vecumā pēc 35 gadu vecuma. Un bieži vien tad, kad sieviete, kas ir tagad, tad bijusi tas ekonomikas dzinējspēks, pēc Morgan Stanley aprēķina un novērojumiem,
kad viņa sāk par to domāt, viņa ir stipri pār 30 gadiem, viņa nav, mēģinājusi atrast šo, vai nav spējusi atrast, jo viņa tik daudz strādāja, šo stabilo dzīvesbiedru vai vīru, un tad viņa sadurās vēl ar tām auglības problēmām. Ja. Es gribu arī uzsvērt, ka ir ļoti slikta mediju politika pēdiņās visā šajā jautājumā, ja, un viņu vajadzētu steidzīgi, manuprāt, mainīt. Piemēram, jūs izlasat Latvijas sabiedriskos mēdījos, ja, vai kaut kur citur, kādās izklaides ziņās, ar atkal tādu dzīvespriecīgu, optimistisku rakstiņu. Ja, piemēram, šādu. Amerikāņu aktrise Hilary Swanka 48 gadu vecumā dzemdējusi savus pirmos bērnus, dviņus. Ja, tas izklausās lieliski. Ja? Hilary Swanka, brīnišķīga aktrise, ļoti labs films, man arī ļoti patīk. Tātad viņai viss ir, viņai ir bijusi lieliska karjera, sasniegumi, finansiāla stabilitāte, un tad vēl pie visa 48 gadu vecumā, tagad ir beidzot laiks, ja viņa dzemdē dviņus. Ja? Šī ziņa ir bīstamā veidā maldinoša sievietēm. Tātad visdrīzāk, tas tur tajā rakstā nav, ja? Visdrīzāk Hilarijai Svankai šie dviņi, ja, tie ir no donoru olšūnas, ja varbūt pat vairākām. Ja. Tas ir izmaksājis, es nezinu, cik $100,000. Tas nav pieejams, vidusmērs sievietei. Ja. Tas nav arī īpaši veselīgi, ne bērniem, ne viņai. Un vispār tas nav standarts vai vīzija, uz ko tiekties. Tas principā ir gandrīz neiespējami, ja, dzemdēt pirmos bērnus 48 gadu vecumā. Bet tas tiek parādīts ziņās. Un, manuprāt, tur vajadzētu visiem šādu veidu rakstiem, kas jaunām sievietēm, rāda priekšā to vīziju. Jūs tagad nesatraucaties, ja, jūs studējat, strādājat, ja, bet ap 40 gadu vecumu, tad varēsiet sākt domāt par bērniem. Ja. Visām šādām ziņām apakšā vajadzētu būt atrunai ļoti stingrai, es nezinu, ginekologu vai kādi, ja, līdzīgai atrunai, kādi ir. Ja, teiksim, kāds publicētu tur notievēšanas līdzekli, ja, tur 2 nedēļu laikā zaudēsiet 20 kg, ja, un tur apakšā dietologu pierakstītu, ja, uzmanīgi netieciet maldināt, tā visdrīzāk nav, ja, neņemiet šo kā paraugu, ja, tad vajadzētu būt līdzīgi attiecībā uz šo vīziju, ka sievietes varēs dzemdēt pirmos bērnus, vecumā pēc 40 gadiem. Tātad, demogrāfijas pētniecībā ir arī tāda atziņa, kas ir svarīga, ka dzimstības rādītāju kritums korelē ar pieaugošu mātes vecumu bērnradīšanas laikā. Šobrīd arī Latvijā, ja, šis skaitlis ļoti augsts, un viņš aug, viņš visu laiku tikai aug un aug. Pirmā bērna dzimšanas vecums sievietēm tuvojas 30 gadiem, ja, man liekas, viņš bija 27 vai 28. Lielbritānijā un citās zemēs viņš jau ir 30 un pāri, ja. Tur mēs arī redzam to labi, tad 30 gadu vecu sievietei piedzim bērns ļoti labi, ja? Bet cik viņa vēl paspēs, ja mēs tā runājam, ja mēs runājam kastīšu valodā, ja? Cik vēl viņa paspēs, ja viņa tik vēlu sāk. Ja? Es gribēju šovakar vairāk uzsvērt tos ideiskos cēloņus. Ja? Ko es ar to saprotu? Ideiskie cēloņi ir visi tie cēloņi, kas nav tas, ko es sākumā rādīju, ja? Ka tikai 5% sieviešu objektīvi nevar būt bērnu, objektīvi, ja? Tas skaitlis varētu būt augstāks tajos gadījumos, ja ir karš, bats, mēris, kaut kas tam līdzīgs, ja? Tad vienkārši objektīvi nav iespējams. Vispārējais, ka, teiksim, 45% sievietēm nav bērnu, tie ir ideiskie cēloņi. Tās ir cilvēku izvēles, kuras viņas saņem no sabiedrības, no apkārtējo neredzamā iespaida. Ja? Kas viņas noved tajā situācijā, ka viņām ir pār 40 gadu un viņām nav bērnu. Lai gan visdrīzāk dzīvē ir bijuši, pretējā dzimuma partneri. Ja? Viņas ir atlikušas lēmumu, ja? Viņas nav spējušas saprasties, viņas nav gribējušas. Viņas ir izlasījušas, piemēram, laikrakstā The Guardian, Lielbritānijā rakstu, kur bija pirms pāris gadiem pirmajā lapā, tāds teksts, ka, ja jūs gribat vājināt klimata sakaršanu, ja, tad klimata pārmaiņas, ja, radiet mazāk bērnus. Ja. Ja, tie ir ideiskie cēloņi, kas noskaņo cilvēkus atlikt bērnu radīšanu vai atteikties vispār.
mēs tos idejiskos cēloņus ļoti labi redzam arī tajā šovakar jau pieminētajā 2022. gada Latvijas Universitātes un pārresoru koordinācijas centra veiktajā pētījumā, ja, kur bija vērtību ranžējums jauniešiem. Ja. Es vēlreiz pateikšu, tas ir diezgan šokējoši. Ja. Tad 2004. gadā jauni cilvēki tikko pēc vidusskolas. Viņi ranžēja vērtību ģimeni un bērnu 3. vietā. 2022. gadā vērtību ģimeni un bērni viņi ranžēja 22. vietā. Ja, tad tas kritiens parāda to ideoloģijas gandrīz pret bērnu antinatālistiskās ideoloģijas spēku. Ja, viņi nospiež vērtību ģimeni un bērnu, kas mums konservatīviem liekas absolūti fundamentāli, par ko mēs runājam katrā sesijā, viņi nospiež absolūtā apakšā. Man šovakar nav laika par to izvērsties, bet, protams, ka ir ļoti daudz brīnišķīgas literatūras, ko sarakstījuši pētnieki, kas mēģina raksturot šo jauno kultūru, kas nāk, aprakstīt to kā ekspresīvo individualismu, pašrealizēšanās vēlmi, kas cilvēkam visu un jebko viņa acīs padara vērtīgāku par ģimeni un bērniem. Būtisku aspektu mēs redzam arī tajā, kā mēs paši, ieskaitiet mēs paši, par to runājam, kā mēs runājam par bērniem. Mēs nemaz nepamanām, ka tā pati runāšanas veids ir ideoloģiski ievirzīts. Viņš darbojas jau noteiktā vērtību sistēmā. Piemēram, mēs sakām, bērni tiek plānoti. Un tad ir atkal neplānotie bērni. Tad ir neplānotā grūtniecība. Ir it kā tā labā grūtniecība, tad ir neplānotā. Cik bērnus plānojat? Vai plānojat šogad, vai pēc 10 gadiem? Ir veidi, kā atbrīvoties no neplānotās grūtniecības. Tā plānošana visu laiku neskan cauri tam, kā mēs par to runājam. Tad tā ir domāšana, kas pamatā attiecībā uz bērniem ir utilitāra, centrēta ap kontrolas saglabāšanu visiem spēkiem. Un attiecīgi, tā kā mēs plānojam bērnus tādā pašā veidā, kā mēs plānojam iegūt vēl vienu maģistra grādu, kā mēs plānojam apceļot tālos austrumus, plānojam iegādāties īpašumu. Tad, protams, ka tā vērtība bērns, mans pēcnācējs, mans un man partneri tiešais pēcnācējs, viņa konkurē ar visu to pārējo, ko mēs dzīvē varētu gribēt. Un tajā konkurencē bērns zaudē. Vai ne? Bērns zaudē, ko var redzēt šeit. Viņu izkonkurē kaut kas cits. Vēl gribēju uzsvērt, runājot par to ideoloģisko fonu, šo pašrealizācijas aspektu, kas kļūst daudzās savā izteiksmēs pervers. Vai esat ievērojuši, droši vien esat, ja esat šokar šeit, ka mūsu mēdīju vide, mūsu izklaides vide ir absolūti pārsātināta ar seksualitātes jautājumiem, seksuāliem meklējumiem, seksuālām identitātēm, bet ir absolūti sterila. Bez bērniem. Ir viss kaut kas izmēģināts, bet nav bērnu. Tikai bērnu nav. Tad, ja šis tas erotiskais, tas fontāns, kas plūst, ja viņš radītu, tad tos bērnus teikt, labi, palīdzēsim audzināt. Mēs īsti neatbalstam tās jūsu izvēles, palīdzēsim audzināt. Viņš ir pilnīgi sterils, tur nekā nav. Vai ir iespējams šo liberālismu ideoloģijas straumu pagriezt citā virzienā? Ir drūmā versija, vispirms pateikšu to, un pēc tam pateikšu tādu nedaudz gaišāku versiju. Tātad drūmā versija nevarēs pagriezt, bet pagriezīsies pats. Šo versiju izteica čehu vēsturnieks un iespējams arī demogrāfs, kurš ļoti daudz anonīmi publicējies par šiem jautājumiem. Un viņš saka tā: jūs, mīļie draugi, demogrāfi un politikas veidotāji, jūs varat apelēt pie vērtībām, apelēt pie ekonomiskās stagnācijas, apelēt pie patriotismu un tā. Un tas nedarbosies uz to jauno paudzi, uz šitiem te. Tas nedarbosies, tur nekas nebūs. Tas aizpeld cilvēkiem garām. Palīdzēs kaut kas cits. Viņš saka tā: jāpaiet vēl vienai paudzei, un tad tas bezbērnu procents, viņš redzēs, ko tas īstenībā nozīmē.
Ja, tad, kad būs redzams, ka labklājības valsts nav iespējams uzturēt, ka mēs nevaram samaksāt pensijas, ka pansionātos cilvēkiem, kuriem nav bērnu, ja, ir īstenībā dramatiski, barbariski apstākļi. Tad tiem jaunietim, ja, kurš pašrealizāciju liek pirmajā vietā, viņam ir nepieciešams saskatīt, ja man nebūs bērnu, mana dzīve, tad, kad man būs 70, 80, 90 gadu, visdrīzāk būs briesmīga. Un man nebūs neviena tuva cilvēka, es būšu vecs, visdrīzāk vārgs, iespējams slims. Tad, kad to saskatīs, ja, tad, saka šis čehu vēsturnieks, ja, pati jaunā paudze sapratīs, skaidrs, tātad manas dzīves vai ne, ritējumā nozīmīgai vietai ir jāatrod partneru atrašanai, laulībām un bērniem. Tas būtu tas pats drūmākais scenārijs, neko nevarēs izdarīt, bet tad labklājības valstī jāsabrūk, un tad viss atjaunosies, nostāsies savās vietās. Ja. Lai izvairītos no šīs versijas, tad kas, manuprāt, ir jādara? Es redzu tikai audzināšanu un izglītību, kura ir jāveic mums katram pašam. Katram mums ir jārunā ar saviem bērniem, ja ir ar jauniem cilvēkiem, ja tie ir blakus. Mums ir jādara viss iespējams, lai mēs nepieļautu, lai neatkārtotos tāda veida materiāli, kā bija bēdīgi slavenajā skola 2030 mapē, kur ir par jauniešu seksuālo izglītību, kur vispār seksuālās intimitātes saistība ar bērnu radīšanu nav pat pieminēta. Ja? Un tā vietā ir cita starpā runāts par it kā kaut kādiem cilvēkiem, kas piedzimst vai bez dzimuma, vai vienlaikus ar abiem. Tad mans padoms ir tāds, man pašai ir bērni, es turpināšu darīt. Es ar saviem bērniem jau no agra vecuma visu laiku viņiem saku, tad, kad jums būs bērni, ļoti labi, es jums palīdzēšu. Es jums palīdzēšu, tētis arī palīdzēs. Es aiziešu jau uz dzemdībām un sākšu palīdzēt. Jūs galvenais neuztraucieties par to. Es te būšu, es palīdzēšu. Tāpēc es gribu teikt, ka arī tie cilvēki, kuriem nav izdevies, nav veicies, vai arī kaut kur kļūdījušies, un viņiem nav šo pēcnācēju, piesakieties palīdzēt kādam citam. Tās rokas piedāvājiet, ja? Tā ir tā drošība. Un tas, manuprāt, ja mēs to darītu, tam būtu tas spēks un ilglaicība lielāka nekā jebkam, ko mēs varētu izdarīt. Es negribu runāt pretī Elīnai Trejai, jūs saprotat, bet ko mēs varētu pieprasīt no valsts. Šis ir mūsu rokās. Paldies!